Very good game, like number one, like Paldies to all the crowd, like great crowd, great atmosphere in the arena, and hey, I thought that like it was a very entertaining game. Like young players on both sides, veterans on both sides, so like I thought that there was like great momentum swings on from the two teams. The goaltending was very good on both sides, and like you get in overtime 3-on-3 chances at both ends, and you finish the game with an overtime shootout win. Like it's a good feeling. Yeah, everyone that we have on the team will be playing. Like anytime that we invite a player, we will always invite. Like Nazarov will be making his start as national team goalie tomorrow against France, and like all the players that didn't play tonight will be in the lineup tomorrow. Sākām ļoti labi pirmo periodu, diezgan laba iniciatīva, bija labs ātrums, laba agresivitāte bija. Arī izgājām vadībā, bet otro periodu mēs pilnībā izgāzām, viņi pārņēma visu spēli, bet beigās labi, ka uzvarējām. Tev arī pašam 100. spēle Latvijas Ilsē? Protams, pirmā vienmēr atmiņā vislabāk paliek. Kā tā bija, atceries? Pret Krieviju spēlējām, sanāca arī pirmajā periodā uzreiz iemest golu, un tā kā bija patīkama. Laikam tāda spēle, kas varbūt iedeva tādu boostu karjerai uz priekšu, un kas būtu, ja būtu savādāk, es nezinu. Kā fiziski jūties, cik dienas nebija trenējies un kā uz ledus jūties šodien? Protams, pēc 3 brīvdienām, gandrīz pilnas 4 brīvdienas bija bez ledus un bez treniņiem, tā kā bija drusciņi pasmagi pirmajā periodā, pēc tam otrajā periodā mūs tur saspieda zonā, bet trešajā jau atlaida kājas un bija diezgan labi skriet. Kā tev patīkās mājas partijiem Mika Indruša un Mārtiņa Karsona šodien spēlēt? Ir ideāli spēlētāji. Mēs esam kopā jau spēlējuši olimpiskajā kvalifikācijā pirms 3 gadiem, man liekas, vienā maiņā spēlēm labi mums sanāca. Un šodien varēja just, ka tāds drusciņi nesaprašanās, visi kaut kā nejūtām viens otru laukumā un varbūt arī tāpēc nesametām tos golus, bet brīžiem labi spiedām. Kāda bija atmosfēra Liepājas hokeja arēnā šodien? Forši spēlēt, vienmēr ir patīkami kaut kur citur uzspēlēt, nevis vienmēr vienā vietā. Un mazāk hala liekas, ka lielāks skaļums, bet jāpierod pie ledus kvalitātes, jāpierod pie tā, ka laukums ir drusku savādāks nekā parasti pierasts Rīgā spēlēt. Tāpēc liekas, ka tāda maz laiks laukumā.